Sveiki visiem! Olabet Latviju YouTube šovā, bet sadaram! Es esmu Linda Paulauska un beidzot vasarā mēs turpināsim iesākto. Jau tūlīt satikšu kādu Latvijā pazīstamu personāžu, ar kuru kopā dosimies pie Latvijā zināma golfera. Uzzināsim, kurš no mums būs pārāk šajā elitārajā sporta veidā. Sods zaudētājiem būs! Un jau tūlīt vēlos tev palūgt uzspiest laiku zem šī video un piesakot Olabet Latviju YouTube šovam. Nu ko, paņemam kaut ko graužamu, iekārtojamies ērtāk un dodamies satikt mūsu 4. sezonas 3. viesi. Savukārt tie, kuri vēl nav paspējuši redzēt, bet sadaram 4. sezonas 1. epizodu un 2. epizodu, kurā es braucu ar rallija auto pa kartingu trasi un nodarbojos ar cīņas sportu, droši to var izdarīt Olabet Latviju YouTube kanālā. Salīdzinājumā ar 2. epizodu, kurā Aleksandrs Čižovs un Raivis Naglis mani kārtīgi patrenēja un Armandam Jaunzemam sadeva pa mizu, šodien viss būs elitāri. Es atrodos golfa klubā Viesturi, un šodienas draudziņš man ir ļoti īpašs. Jānis Krīvēns! Jāni? Jānīti! Starp citu, mīļie skatītāji, viņš ir reperis. Dziedātājs, vai ne? Aktieris un podcastu vadītājs. Jānīt, tev tā runā. Jāneks. Klausies, ļoti uzmanīgi. Es gribu, lai tu atdod šo jautājumu. Tev tā runā, ka tev ir dikti asa mēle, vai tā ir? Mēle man ir, kā to viņam definē asa, vai ne? Asa, Definē jā. asa. Kāpēc? Grūti pateikt. Sineps varbūt daudz ēd vai kaut ko. Vai arī tu esi tāds diezgan godīgs, vienmēr saki, ko domā, vai Es ne? pasaku, es pasaku, kā ir. Jānīt, viss, kas tev jādara, tev ir jāpieņem mans izaicinājums, jāparakstās sodu, ja nu gadījumā veiksme tev šodien iet secen. Es to pieņemu, Linda. Paskaties, sadaram, Pieņem. ka es uzvarēšu. Sadaram. Jānis izaicinājumi ir pieņēmis, tas nozīmē, laiks ir doties satikt mūsu golferi, šodienas sportistu. Lai mēs uzzinātu, kurš no mums būs pārāk šajā elitārajā sporta veidā. Gatavs? Priekš elitāriem cilvēkiem, kā mēs. Let's go! Ved man. Mūsu šodienas sportists, golferis, cilvēks, kuram patiesi svarīgi ir parādīt un pastāstīt mūsu skatītājiem par tik ļoti populāro, aizraujošo un patiesi nomierinošo sporta veidu – golfu. Golfu. Reinis Miljons, mīļie skatītāji! Čau! Sveiks, Čau, sveiks! Linda. Es redzu, Reini, tur 9, manuprāt, 9 bedrītes. Jā. Un mēs atrodamies skaistā Jaunmārupes meža ielokā. Pastāst, lūdzu, ko mēs šeit darīsim? Šodien mēs esam šeit, lai jūs iepazīstināšu ar golfu, savu mīļāko hobiju un brīvā laika pavadīšanas veidu. Būs 2 vai 3 izaicinājumi, un šajā īsajā brīdī redzēs, kurš vislabāk uzķers un kurš vinnēs šajos izaicinājumos. Es negribu neko teikt, bet es domāju, ka tā būšu es. Es arī domāju, ka tā būs. To es pagaidām spriežu pēc tā, es domāju, tā būs. Lai gan arī šī ir mana pirmā reize. Daudz publisku interviju, daudz dalību pašmāju turnīros. Bez tam 2023. gadā Jūrmala Golf Club kompleksā aizritēja jaunais projekts Latvijā golfa dzīvē. Olabet Sportbar un Latvijas Golfa federācijas kopīgi izveidotā iniciatīva Izspēlē Latviju. Starp citu, tās ietvaros Latvijas golfa spēlētājiem bija iespēja tikt pie ceļa zīmēm uz DP World Tour Cazo Open de France, kas 2023. gadā no 21. līdz 24. septembrim norisinājās leģendārajā Parīzes Le Golf Nation laukumā. Kāds Reinim ar to sakars? Šodien noteikti noskaidrosim. Pirmais uzdevums ir pēc iespējas tuvāk piesist groziņam, kurš atrodas 20 metrā attālumā. Svarīgs sitiens. Es nodemonstrēšu. Būs 5 sitieni katram, un kurš piesitīs visu tuvāk groziņam, tas būs pirmā uzdevuma uzvarētājs. Ok, Tu uzvarēji. tu esi viennozīmīgi uzvarētājs. Bet Jāni, vēlos atgādināt, uzvarētājs saņems 10 punktus, zaudētājs 5 punktus. Labi, par centību. Es tev atļaušu sākt pirmajam. Tiešām man lai ne dāmas saprotu. sāk pirmās? Nē, es tev došu ok, tu šo gribi pastīties man iespēju. tehniku, ja? Tieši tā, lai es saprastu, cik ļoti man jāsāk uztraukties. Tā, labi. Trāpījums skatīties, kā mēģinājums, kad trāpīts pa bumbiņu. Aha. Ļoti labi, fantastiski, perfekti. Es tevi mīlu, Jāni. Tas bija ļoti labs sitiens. Viens šāviens iztērēts, viens siriens. Tā. Lindas pirmais mēģinājums. Mans zvaigžņu gājiens. Jā.
Labi, ar muti Rīgā ar darbiem aizkrāst. Aiziet! Ar muti Rīgā. Saulīt, skaties un mācies, ja? Okay. Sit tā kā tev liekas pareizi, vai ne? Ļoti labi. Nav slikti. Pastāst pie operatora pierni. Paldies! Tas ir tuvāk. Šobrīd tas ir katrā ziņā Ok. tuvāk mērķim. Tā, Jāņa. Ļoti tas jau labi. bija ļoti labs Perfekti. kontakts. Nu, tas ir ļoti tuvu, ļoti smuki. Ok, otrais Lindas Tas mēģinājums. bija kontakts. Tā kā bišku cits plaukstas uz priekšu. Un tagad tikai mini rotācijā pleciem. Tieši tā. Jā, pagaidām Jānis ar labu kontaktu. Šis arī bija labs. Paldies! Paldies! jau Es labi, jūtu, tiešām. redzi, es jūtu. Pat pēc skaņas var pateikt. Pēc Jā, bija skaņas? tāda pareiza skaņa. Pareizi. Ā, Kā būs ar šo skaņu? ā, bišķi- Neslikta. Mēs jau saucam bišķi Bišķi pa pa pieru. stipru. Tāds Pa pieru, zaķīts. jā. Bišķi pa stipru. Bišķi pa bumbiņas augšu. Oi, A, tas tagad? Oi! Oi, tas ir tuvāk. Tagad tu Ļoti vinē. labi. Excuse Tagad tu me! vinē. Paldies! Tagad tu vinē. Paldies! Es Ok. vienkārši sapratu noteikumus beidzot. Jā, atkal labi trāpīja, bet bišķi pa īsu. Oj, 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 Laukumā oj, oj. tās situācijas mainās. Es biju tēmējis uz to Pie otra groziņu, ja? groziņa, Mhm, jā. Pie tā Jā, groziņa nu bija ko domāts. pēdējais? Ok, sitiens, pēdējais sitiens katram, jā. Labi. Pagaidām Linda vadībā. Pagaidām ir, jā. Okay. Es domāju, tā arī paliks. Nē, tu iespringsti, drusku iespringsti, Saulīt. Nu, pa daudz iespringi. Es pat daudz iespringi. iespēju. Pag man pēdējais? Jā, pēdējais. Ok. Nu, nāc man Saulīt, tur. Tā nedara neviens tur, kad tur uzpūš tur kaut kāda veiksmes rituāla nav? Jā, kādu latviešu, Nobučo. Jā. latviešu zīmju uzliek. Oj, pa stipru. Labi. Ā, nē, pat ļoti labi, es teikšu. Nu. Pirmajā uzdevumā Linda ir uzvarētāja. Paldies. Paldies, es saņemu Tas šos bija skaisti. Apsveicam. Skaistos Apsveicam. 10 Ļoti labi. punktus. Linda piesit metru no mērķa, tā kā metrs. Izcili. Es varu jau doties sacensībām. gandrīz vai. Jā. Reini, nu ko, aizvadīts ir pirmais uzdevums. Jā. Es domāju, ka šis sporta veids nav tikai profesionāliem sportistiem, vai nedomāts? Nē, protams. Reini pēc pirmā uzdevuma saprata, ka tas nav nemaz tik viegli. Kas mums sagaida otrajā uzdevumā? Jā, mazliet ir jāpatrenējās, lai ietu laukumā, tīri, lai to izbaudītu vairāk, bet tā kā es teicu, pēdējais posms un otrais uzdevums, pēdējais posms bedrītes pabeigšanā golfā, un otrais uzdevums ir ieripināt ar pēc iespējas mazāk sitieniem bumbiņu bedrītē. No pēc iespējas tālākā punkta uz grīna. Katram būs vienkārši viena bumbiņa, un kurš ar mazāk sitieniem pabeigs, bumbiņa nonāk bedrītē, tad tas arī ir uzvarētājs. Ļoti labi. Wow! Ļoti labi, super! Neaizmirstiet lūdzu par harizmu, jā? Lūdzu! Okay, viens sitiens. Nē, nekāds! Jā, ar diviem sitieniem tas būtu ļoti labi. Ja es teiktu uzvarētu, oh my Tu god, man es liekas teiktu arī iemestu. uzvarēsi. Iesistu, pareizāk sakot, es jau te. Es paņemšu tev ārā kociņu, jā, lai tev nekas netraucē trāpīt. Jā, un tā ir iekšā. klusums, jā? Jā, klusums. Nu, tas ir diezgan nereāli, ja godīgi tā trāpīt. You can do it. Go! Īši pa vāji, bet līnija bija perfekta. Līnija bija perfekta. 3, ļoti labi. Paldies! 3, Fantastiski. Ļoti labi. Paldies, Mēs paldies. varam šitos šovu pārsaukt par Linda iekabinu. Linda iekabinu. Tā sauc šis šovs. Vienkārši paņem visus čuvakus, tā nostāja rindā. Tevi, davai apsēdies. Nu, paga, vēl jau Visos viss nav veidos. beidzies. Vēl jau Visos viss ir veidos. priekšā. Tev ir iespēja Tas ir būt tam vienkārši vienīgajam, tas, nomierinās. kurš būs pirmais, kurš man pārspēs. Jāni! Labi, bija šī īsāk. Wow! Nu, nē. Jānim otrs sitiens bija šī Jūtu, ka garāks viņš ir palika. trāpījis. Tururu, tururu, Jānis uz spēku mēģināja. Bišķi pa stipru. Jāni, bet Šis tagad tu vari jāieputē. trāpīt. Var trāpīt. Protams. Go. Ot šitā vajadzēja. Pa īsti, ceturtais. Un ar Kā var piekto šitā? jāmēģina. Pāri, Nevajag pat vienkārši steigties, pāri. nevajag steigties. Jānis sasteidz. Woo!
Labi! Zaudējums 5-3. Skatītājs aizmirst piebilst par šo uzdevumu. Uzvarētājs saņem 15 punktus un zaudētājs saņem 10 punktus. Mīļie skatītāji, šis būs papildu uzdevums special for Jānis. Es došu viņam iespēju revanšēties ar mani. Jā. Vispār te būtu godīgi vairāk punkti varbūt, jo šis ir visgrūtākais. Šis ir visgrūtākais. Varbūt tas izšauja beigās, nevar zināt. Protams, tu taču mums esi raķete, klausies. Jā, tieši tā. Aiziet! Mērķis ir atkal tieši tas pats, kas puterējot ar pēc iespējas mazāk Tā sitieniem. mēs par to karodziņu, vai ne? Jā, viņš ir apmēram 120 metru attālumā. Pamēģinām. Ļoti labi. Nekas arī trāpjums. Galvenais trāpam. Nemaucam pārāk traki spēcīgi. Jā, ok, ļoti labi. Ļoti labi Jā, bija. jā. Tā Nav varbūt skaņa. pats skaistākais Bet tas sitiens, nav bet tas ir godīgi. sitiens. Tieši Bet tā, tas ir tieši tā. sitiens. Bet Tas nav svarīgi. Šobrīd mēs neesam trenējušies. Reini, man liekas, ka tas Neesam nav mācījušies. godīgi. Sāku nožēlot, ka es devu viņam iespēju, jo patiesībā šeit ir nepieciešams spēks, manuprāt. Oi, Ok, ejam uz priekšu. Tas nekās. Ok, Viens ejam uz sitiens priekšu. katram. Mērķis ir bumba tavam sitienam. Oi, Ļoti labi. oi. Tieši tā. Oi, ļoti labs sitiens. Sēd. Ok, bišķīt pa tālu, bet šis parāda, ka kontakts bija ļoti labs. Ja var atnāk kamera klāt, ir mazliet... Dzirdēji, Linda? Kontakts Ir bija mazliet ļoti labs. izveidojusies bedrītu zālē. Tas nozīmē, ka viņš trāpīja pa bumbiņu, pēc skaņas to redzēt, un bišķīt ar nūju turpināja zemē. Tas, kā ir vajadzīgs, lai tā nūja nāk no tā kā bumbā iekšā uz leju. Vēl nekas nav beidzies. Jā, uz leju. Nav vienkārši. Jā, ļoti labi. Sēdi, izcils, super, perfekt. oi, Jā, baigi labi. Ok. Un mēs tagad puterējam. Oi, jā, šis man Jā. patīk. Tas ir mans Tā, Linda bija puterēt. 4. Jā, Jā, būs 3. būs trešais. Jā, tev Es būs teiktu, ka 3. ņem šito nūju. Jau, jā. Jā, lai nav Nē, dod viņam to. pēc iespējas mazāk iespēju kļūdīties. Bāc. Oh my God, tas bija labi. Ok, ļoti labi. Ļoti labi, Ļoti maigi, čotki. ļoti forši, ļoti prātīgi. Sanāk, Linda atkal jāsaka. Jā, ne? Linda atkal sit, mazliet tālāk, Lindai 6. sitiens. Jā, nomēram. Zini, biljardā ir arī kaut kā biljardā vieglāk. Tu tur no augšas tā kā to kīju pieliec, aptuveni saproti, kā lidosi šeit. Bāc. Un Tas, kas man bija tajā otrajā. Jā. Tieši tas pats. Šitie draņķi ir riebīgi. Nu, nē. Viņš ir sasteidz, jā. Jā. Apmēram noliekam. Es jau padevos vienkārši, es jau padevos. O, bišķi pa daudz. Tā, man liekas, 5. tagad. Es varu sajaukt. Nu, 6. Jānis šo uzvarēja. Ļoti labi, super. Paldies. Vismaz es kaut ko uzvarēju. Nu, netāju skābu dzīvi. Es tev vēlos uzdot pāris jautājumus. Mēs varam doties Droši. un brīvā atmosfērā es tev uzdošu viņus. Jā, Labi? iesim līdz bedrītē, izspēlēsim bedrīti. Aiziet. Tad pirmais jautājums. Kas tad ir īsti golfs, sports vai nomierinošs hobijs? Nu, tas var būt gan noteikti nomierinošs hobijs. Visbiežāk tas ir, kad vai tu uztver ļoti viegli, vai arī spēlē labi. Tā, kad spēlē slikti, tas parasti ir ne visai, ir sevišķi tiem, kas ir ļoti azartiski. Jā. Tas var arī sanākt ne visai nomierinošs hobijs, jo gribās Azartā, jā? mest tās nūjas dīķi iekšā un nekad nespēlēt, bet parasti pēc tādiem raundiem tu aizej mājās, bišķīt atslāpst un jau plāno nākamo raundu. Tā kā tie, kas ir ierauti tajā iekšā un tie, kam tas patīk, tie spēlē gan vai labi iet, vai slikti iet. Tā kā, sports tas var būt. Latvijā golfs nav tādā
nu, tādā profesionālā līmenī. Es tieši to vēlējos jautāt, kā atrast Latvijā īsto vietu, īsto mirkli un sākt spēlēt golfu? Īstais mirklis ir jebkad, kad uznāk lusta, cerams, cilvēki nostīsies raidījumu, sapratīs, kāds tas sākums ir. Un nāks uz Viestura laukumu vai jebkuru citu Latvijā ar 8 golfu laukumu. Bet man šeit dikti patīk. Jā, mēģināt. Citi sāk ar zaļās kartas kursu, kas ir tāds intro kurs ar treneri, parasti mazā grupiņā, kur pastāsta to visu, kā tas notiek. Nu, līdzīgi kā mēs šodien darījām tādā pavisam mazā versijā. Jā. Bet jā, Latvijā ir jau visos reģionos tuvumā golfu laukums, kur var iet trenēties, mēģināt, tā kā minēju, ar salīdzinoši ļoti mazām izmaksām pašā sākumā, teiksim tā. Jā, tas ir svarīgi, man liekas, tās mazās izmaksas, tas nebiedē mūsu skatītājus uzsākt šo sporta veidu, vai ne? Lai pamēģinātu, tas maksā principā 4 eiro, lai izīrētu treniņu laukumā bumbiņas, lai draugiem aizviet. Klau, pastāst, kas notika 2003. gadā Jūrmala Golf Club kompleksā jaunajā projektā Latvijas golfa dzīvē. Stāst par Olbet Sportbaru un Latvijas Golfa federācijas LGF kopīgi izveidotu iniciatīvu Izspēlē Latviju. Kā tev tur veicās un kas tas ir? Jā, tā bija ļoti forša iniciatīva, ko Latvijas federācija izdomāja pagājušajā gadā, 2023. gadā. Kur bija aicināja izspēlēt 8 Latvijas laukumus un vajadzēja vismaz 3 izspēlēt, lai kvalificētos tām gala sacensībām, kuras uzvarot un arī vinnojot vienkārši loterijā. Pēc tam no tiem, kas piedalījās, varēja vinnēt braucienus uz Franciju, uz Parīzi, ko sponsorēja Olibet. Un jā, liels prieks, ka ir kāds, kas tā iesaistījās. Attīstīt golfu un tādu ļoti, ļoti unikālu balvu nodrošināt, kur parasti cilvēkam nav pieeja tam. Tur bija iespēja spēlēt profesionālu turnīru tādā korporatīvajā raundā, kur turnīru sponsori varēja spēlēt profesionālajiem spēlētājiem kopā un bija tāds tā kā iekšējais turnīrs, saucās Pro-Am. Jā, Klau, bet vai tu pats šogad piedalīsies izspēlē Latviju golfu? Jā, protams, piedalīšos. Pagājušajā gadā izdevās tikai 3 laukumus izspēlēt, bet šogad jāaizbrauc arī uz Tukumu laukumu, uz Avotu laukumu. Un tad tur savāksies 5-6 laukumi jau noteikti. Nu, klausies, tad es būšu tavs kvēlākais fans šogad viennozīmīgi. Tieši tā. Un kas tad ir šā brīža kaut kādi lielākie tavi sasniegumi? Palielies, nekautrējies. Es neesmu profesionāls golfers. Latvijā ir jauni spēlētāji, kas cenšas iekļūt universitātē. Amerikā, teiksim, tas līmenis ir tāds Amerikas universitātes līmenis ir pagaidām augstākais, ko latviešu spēlētāji sasnieguši. Es esmu 2. vietā bijis Latvijas čempionātā. Es atvainojos, jā. Vienu gadu, bet golfs, jā, priekš manīm ir vairāk. Es esmu ikdienā uzņēmējs un tas ir mans tāds profesionālais hobijs. Brīvā laika tāds visvairāk, kuras pavadu brīvā laika, teiksim tā, golfā. Ko tu no sabiedrības skrējuma esi redzējis? Kaut ko tādu vari kādu pastāstīt? Es gatavošos izstīties bedrīti. Tas noteikti nav tik traki, kā izklausās kādi lordi un kādi Latvijā. Nespēlē golfu spēlē ļoti daudz sportisti, kam pamatsports ir kaut kas pilnīgi cits. Jā. Tā ir tāda aktīva atpūta, ļoti daudz hokejistu, Latvijas izlases hokejisti, ļoti daudz Daugviņš, Ābols, Baķņa, daudz Dārziņš, Mārtiņš Karsums. Tie ir droši vien tie entuziastiskākie tādi populārie cilvēki. Ir arī ļoti daudz uzņēmēji, protams. Un mums ir sava tūrīte, arī Reistu Milgrāvs un citas tūrītes ļoti organizētas, kur mēs vienkārši kā entuziasti savācamies ļoti profesionālā līmenī. Skaisti. Tīri organizētības līmenī. Un spēlējam golfu 2 reizes nedēļā, un tas ir arī, teiksim, tāds biznesa networkings tajā pašā laikā, jo tu katru reizi ej kopā, tā kā mēs tagad iesim ar 3 citiem cilvēkiem. Komunicējam tieši tā. Jā, vienkārši.
apspried, kā gājis, un golfā tu vari ļoti labi iepazīt cilvēku. Jā. Ja tu ej 4,5 stundas kopā ar gan pazīstamiem cilvēkiem, gan nepazīstamiem, un vienmēr tu kāds iesit krūmos, ceru, es tagad taisni nesitīšu. Bet tu ļoti labi vari iepazīt cilvēku tādos mini-krīzes momentos. Tā, mūsu mērķis ir tur ļoti tāli, sitīšu ar driveri. Neesmu šodien sitis viņu. Driveri, ok. kā- Tie nosaukumi. Es centīšos uzsist taisni, bet ja neuzsitīšu, tas būs labs piemērs, kāds golfā notiek. Wow! Tas bija... Jūs redzējāt? Tas bija ok. What? Reini, varbūt tu vari izstāstīt, ko jādara un ar ko jāsāk tādam kā es iesācējiem, kurš grib un vēlas uzsākt šo sporta veidu? Ir dažādas opcijas, dažādi varianti, kurš sāk golfu spēlēt. Es domāju, ka visbiežāk tas ir, ka kāds pazīstams spēlē. Tā kā mēs tagad vienkārši, es tev aizvedu uz laukumu, parādu to visu, kā tas notiek. Mēs varam jau iet laukumā, ja tu vari uzsist dažus sitienus, es uzsit dažus sitienus un tā. Saprast, vai tas ir tavs, teiksim tā, vai tas tev aizrauj, un tad tu pat ej un trenējies. Otrs variants, ja tev nav kāds draugs, vai arī ja ir draugs, vispopulārākais ir tāds zaļās kartes kurs. Katrs laukums to nodrošina, tas ir tā kā tāds intro kurs golfā, teiksim tā. Tas ir ar treneri, tur būs kāds droši vien 3, 4 vai 5 nodarbības. Kur tev pastāsta daudz dziļāk tehniku, nekā šodien mēs to darījām noteikumus laukumā, ko darīt, iesit bumbiņu tur tādā zonā vai tādā zonā. Un, tāds intro kurss, pēc kura tev arī reģistrē handikapu. Golfā ir tāda handikapu sistēma, amatieru golfā, kur tev, kad tu spēlē sacensības, visu laiku katrā golfa laukumā, katru sestdienu, svētdienu notiek vienkārši un tiek uzskaitīts viss, tu skaiti savu rezultātu. Katram spēlētājam ir tā kā handikaps, kas nozīmē, cik sitieni tev, tavs līmenis, cik sitieni tev nāk klāt pret laukumā noteikto. Piemēram, pilnā 18 bedrīšu laukumā parasti noteiktais sitienu skaits ir 72. Daudz? Ar ko tu jāaiziet visas 18 bedrītes. Un tā, kad tu esi iesācējis, tev handikaps ir 54, tas nozīmē, tev dod 54 ekstra sitienus. Ekstra, skaidrs, tad nav tik slikti. Tā kā tu jau esi labāk spēlētājs, tu reģistrē savu rezultātu, tev tas handikaps krītās, un tādā veidā pilnīgs iesācējs, turpēc bumbiņas, pilnīgs iesācējs var sacensties ar pieredzējušu spēlētāju, kas daudz spēlē. Tā tas golfā notiek. Provēsim. Wow! Oh my... Okay. Tas bija ļoti labs. Tas bija izcili. Jā. Tas bija izcili. To pat es pamanīju neprofesionāls, ka tas bija izcili. Kur nu vēl labāk? Jā, paldies. Reini, tu man pārsteidz ar to, ka tu saki, tu neesi profesionāls. Kāpēc kā tu liecini? Piedod, es neprofesionāls cilvēks. Es gribu saprast, pēc kā ir tev kaut kāds status, kāds iedot, ka tu esi profesionāls? Golfā, man liekas, līdzīgi varētu salīdzināt ar boksu, jo boksā arī, ja es nemaldos, man varat pakomentēt komentārās. Tā kā sportistam var būt diezgan ilga un augstā līmenī amatieru karjera. Tu olimpiskajās spēlēs tikai amatieri, es saprotu, piedalās. Un golfā ļoti līdzīgi. Tur, teiksim, amerikāņu universitātēs vai Amerikas amatieru turnīrs golfā, kur nespēlē profesionāli, ir tā kā ekstrēmi augsts līmenis. Tas ir profesionāls līmenis, principā. Vienkārši tu vēl neesi tā kā kvalificējies kā profesionāls, nespēlē vēl nevienā profesionālā turē un nesaņem par to naudu. Mans līmenis ir ļoti, ļoti tālu no tā. Tā kā tas vispār nav uz vienas planētas. Mums ir profesionāli golferi Latvijā, vai ne? Mums ir profesionāli treneri. Treneri, golferi nē. Golferi nav profesionāli. Bet labi, Eiropā tāds profesionāls golferis, vidējs, piemēram, es nezinu, vidēja līmeņa varbūt, bet profesionāls golferis, cik viņš saņem? Plus mīnus. Grūti pateikt, Eiropā profesionālā lielākā tūra saucas European Tour,
Nu, tur lielu turnīru vinēt, var vinēt miljonus eiro. Klau, Reini, vēl pirms tu izpildīsi pēdējo sitienu, Jā. Vai tu varētu teikt kādu paldies vārdu? Paldies vārds noteikti Latvijas Golfa federācijā, ka mums bija iespēja kopā ar Olivu un Olibetu, lielākoties Olibetu, pastāstīt mazliet, iepazīstināt cilvēkus ar golfu. Tas bija galvenais mērķis. Liels prieks, ka Olibeta pievērsies arī golfam, jo mērķis ir, lai pēc iespējas vairāk cilvēku pamēģina golfu, visus grib aicināt pamēģināt golfu. Jebkurā golfa laukumā, pie jebkura trenera vai bez trenera, draugiem vai bez draugiem iet un mēģināt kaut vai sākumā aizbraukt uz golfa laukumu pusdienās. Vai ne? Tur ir vienmēr ļoti smuks skats, forši dzērieni un forša atmosfēra. Mēģināšu piesist pēc iespējas tuvāk, vai iekšā, protams, ideālā gadījumā. Wow! Bišķi pa tālu. Cik precīzi tev sanāk. Tas nebija tā kā mums ar Jāni. Jums jau ļoti labi bija. Jā, te puterējot, tas ir tāds uz sajūtu vairāk. Malacīs! Super! Skaisti! Jā, Paldies tev milzīgs par šo skaisto interviju. Un es iešu meklēt to Jāni. Jāni! Jānis pazudis. Aiziet, mums taču jāuzzina, kurš no mums būs uzvarētājs. Re, kur tu esi? Kā jums gāja? Jums gāja labi? Bija fantastiski. Paldies! Kas tas? Kaut kas Enerģijas garš dzēriens, izklausās. Olibūs. Tā bija īsa reklāmiņa, bet mēs esam pietuvojušies nobeigumam. Mums ir palikusi tikai un vienīgi Olibeta Viktorīna. Tie ir 5 jautājumi katram, un par katru pareizo atbildi mēs saņemam 5 punktus. Es 5 jautājumus uzdošu tev, un tu 5 jautājumus uzdosi man. Un jāatbild tikai ar jā vai nē. Pašas pirmās golfa bumbas tika izgatavotas no betona. Tas tā kā jā vai nē? Nē. Tieši tā, jo tās tika izgatavotas no koka. Paldies. 1974. gada NHL spēles laikā spēlētājs Gerijs Kungs pazaudēja bikses kautiņā. Viņš turpināja spēlēt vienā apakšveļā, līdz tika pārtraukta spēle. Jā. Jā, tā ir pilnīgi taisnība. Pirmais basketbola grozs bija iepirkumu grozs. Iepirkuma grozs? Nē. Pareizā atbilde. Persiku grozs. Maratona distances garums 42,195 km tika noteikts 1908. gada Olimpiskajās spēlēs Londonā, lai karaliskais ģimenes loceklis varētu skatīties startu no Vindzoras pils. Jā. Jā, tieši tā. Tas jautājums bija vienkārši neiedziļinamies. Ja tenisa mača laikā oponents nošķaudās, otram ir iespēja pasludināt to par spēles traucējumu. Jā. Nē. Tu nepabeidz jautājumu. Nē, bet ja nokrīt cepuri, tad to var uzskatīt, ka spēle traucē. Bet tu atbildēji 4 no 5 pareizi. Paldies! 19. gadsimtā tika izgatavotas golfa bumbas, kas bija piepildītas ar puteplastu. Tā bija vai ne? Tā nebija? Nē, tās bija no koka vienkārši. Ne? Tās tika piepildītas ar zosu spalvām, nevis ar puteplastu. Bet pareizi. Pareizi. Tas pats galvenais, jā. Gumijas zābaku mešana ir oficiāls sporta veids, kurā tiek mērīts, cik tālu var aizmest gumijas zābakus. Jā? Jā! Kas te notiek tagad? Jo es ņēmu vērā tavu padomu, ja tas izklausās pilnīgi pēc kosmosa, tad jā. Labi, nākamais. Noteikti tāds ir. Zirgu jāšanas sportā olimpiskajās spēlēs gan sievietes, gan vīrieši sacenšās kopā vienā kategorijā. Man liekas, ka jā. Jā. Jā, ir pareizi. Kas te notiek Pareizi ir, tagad? jā. Ir pareizi. NBA spēlētājs Denis Rodmans 2013. gadā kļuva par neoficiālo ASV vēstnieku, lai apmeklējot Ziemeļkorejas varētu tikties ar tās līderi Kimu Che. Jā, tā ir taisnība. Es pat nekorekti izlasīju jautājumus, atvainojos, bet viņš jau zināja pusceļā atbildi. Jūs iedomājaties, mēs dzīvojam pasaulē, kur Denis Rodmans no visiem cilvēkiem
ir vēstnieks Ziemeļkorejai ar atomieročiem. Tā ir pasaule, kur mēs esam. Wow. Badmintonu kādreiz sauca par šilantonu. Jā vai Jā. nē? Jā, Jā? jā, man liekas, ka jā. Tu esi pārliecināts? Esmu pārliecināts. Tu tiešām esi pārliecināts? Esmu pārliecināts. Nē, vecīt, nē. Tā pirmatnējais nosaukums bija pūna. Pūna? Bet Pūna. bija arī kaut kāds šilantons. Klausieties, Es toši mīļie zinu, ka skatītāji, bija. Bet mums abiem. neizšķirts. Neizšķirts. Redzi, neizšķirts. Forši uzvar draudzību. Bet nē, vecīt, uzvarētājs būs viens. Mums bija 3 uzdevumi beigās. Bija viens papildu uzdevums, kurā bija dubultie punkti. Pirmo uzdevumu ar īsiem sitieniem čipošanu uzvarēja Linda. Paldies. Jā, bija tuvākais sitiens, gan mazākā metra, man liekas. Tad mēs rīpinājām, puterējām. Tur vinēja Linda. Paldies. Un tad mēs gājām double or nothing. Uz īsto spēli. Jā, uz īsto spēli laukumā Ok. pirmo reizi. Un tur vinēja Jānis. Aplausi, Un beigās- aplausi. Jā, aplausi, tas tiešām bija ļoti forši. Un beigās mums ir neizšķirts. Ko mēs Neizšķirts. darām? Bet nevarētu būt neizšķirts, tādēļ es piedāvāšu uz akmešķēres papīrītes. Ko tu saki? Aiziet, gatavs? Jā. Uz vienu uzvaru vienkārši nečakājām. Vienu uzvaru. Akmešķēres papīrītes, 1, 2, 3. Akmešķēres papīrītes, 1, 2, 3. Es zaudēju! Viss kārtībā, visam piedāt pirmā reize Linda. Kāda nav veicies Viss kārtībā. Mēs Labi. tāpat pārsauksim šovu par Lindu iekabinu. Jā, lūdzu. Mana atmaksas stunda ir situsi. Jāni, kāds būs sots? Sots būs vienkārši, tu uzmetīs vienkārši 3 kūleņus un pametīs cepuru gaisā. Ui! Ok, sarunāts. Aiziet! Es varu no kalniņa lejā? Tu vari, ja Man liekas, tas būs, man tas būs vieglāk. Lūdzu, nesmējieties, labi? Kā tu pēdēji? Tu jau bieži met Neatceros kūleņus, ne? vispār. Nu, varbūt skolas laikā esmu situsi. Tik sen, man liekas, Tiešām, biežāk, ne? skolas laikā. Aiziet, 3, jā? Man liekas, es vienkārši ripošu. Daudzie, es atceros, mums skolā, mums skolā bija džeki, kas met šitā te pa sānu ritinājās. Viņu nevarēja uzmest kūleņus, viņi pa sānu ritinājās. Aiziet! 1, 2, 3! Nu, ko, mīļie puiši, es vēlētos jums teikt milzīgu paldies. Bija ļoti Paldies tev, aizraujoši. paldies tev, jā. Esmu tiešām iekarsusi. Domāju, ka iespējams nākotnē jūs redzēsiet mani golfa laukumos, jā, varbūt kādās sacensībās. Tādēļ milzīgs paldies tev. Jā, Ren, bez paldies. tevis tas nebūtu iespējams. Paldies. Un tu esi mana mīlestība. Viņa saulīdz tev ļoti Linda, mīl. Tev arī paldies. kā Jā, dāvana. kuru reizi? Gan jau vadīsim atkal Eirovīzijas kopā. Tieši tā, tieši tā. Vai ne? Tieši tā. Paldies jums, Paldies puiši, tev, liels. Linda. Un Paldies, Paldies! Vēl viens liels paldies mūsu golfa klubām Viesturi. Tiešām šeit ir skaisti un tās ir tikai 20 minūtes no Rīgas. Tā kā mīļie skatītāji droši nāk, Es brauciet braucu pie mums. mācīties uz šejienu. Man Jā. pēc šīs dienas iepatikās. Man reāli, bet tajā vietā es pavilkos. Jā. Paldies tu jums, ļoti liels labi puiši. izgāji. Paldies! Milzīgs paldies Viesturu golfa klubam. Viņš tiešām atrodas skaistā vietā Jaunmārupē, meža ieskaumā, 20 minūšu attālumā no Rīgas centra. Laukuma daudzveidība, ainavas, dažas nedaudz paaugarainas, vairāk apmežotas daļas un dažas plakanas un atklātas zonas. Mūsu laukumā dod neatkārtojumu golfa spēles pieredzi, atmosfēru un kvalitāti. Skatītāji, paldies, ka bija kopā ar mums. Atgādinu, ko līdz kāda no epizodēm saņems 500 laikus, es palūkšu vienam no mūsu viesiem izlikt ar izpletni. Tādēļ spied laiku zem šī video un piesako Olibet Latvija YouTube kanālam. Es esmu Linda Palauska un mēs ar jums tiekamies jau nākamajā Bet sadaram epizodē. Atā! Tā nedrīkst darīt, ja? Nedaudz pamaisīt savam pretiniekam. Vainīgi.